Jautājums par kokosriekstu pienu. Cik tas ir veselīgs vai neveselīgs? Vai ir kādi daudzumi ierobežojumi, ko lietot uzturā? No katras buņģas atstāja čijā pudiņam, čijā sēklas, kokosriekstu piens un saspaidīts banāns. Cik daudz tādu saldo varētu reizē apēst? Augu saturs mainīgs 14 vai 21%. Tātad, es atvēru paskatīties uz konkrētu kokosriekstu pienu, cik šeit ir tauku daudzums. Ja? Skaties arī video par to, kā atšķirt, kurš produkts ir veselīgs, kurš neveselīgs. Tur noteikti arī būs daudz atbildes, bet praktiski, ja mēs skatāmies, ka tev dienā nevajadzētu pārsniegt apmēram tādu 1 gramu tauku uz katru savu ķermeņa kilogramu, ņemsim par piemēru cilvēku ar 60 kg, apmēram 60 gramu tauku ir tas, ko dienā nevajadzētu pārsniegt. Ja mēs skatāmies vispār kopumā, vai kokosrieksta piens un kokosrieksts ir veselīgs, jā, tas ir kolosāls labo tauku avots, kuru noteikti lietot savā uzturā, tomēr tieši tā kā to arī jautā šeit un vērs uzmanības to, cik daudz tad arī varētu būt par daudz un cik daudz nav par daudz. Šajā kokosriekstu pienā, kuru es atvēru, ir uz 100 ml produkti, ir 183 kalorijas, kas galīgi nav augsts kaloriju daudzums. Tas ir ļoti ok, normāls zems kaloriju daudzums 100 ml. Tad, ja tu visā buņģiņā kopā ir 400 grami vai 400 arī mililitri, ja šajā gadījumā viņi norāda vienu un to pašu, tātad tu saproti, ok, es pat varētu īstenībā apēst 200 mililitrus no šī, un tu arī saproti, ka čijā pudiņam, nu jā, tas ir atkarīgs, kādu mēs ņemam, vajadzētu, ka mēs ņemam tādu, kas nav pilnīgi izteikti ļoti ciets, sacietējis, un tad šķidrs vai arī mēs paturam istabas temperatūrā, lai tas tā kā izkūst. Bet ideālā gadījumā, ka tu pakrati, un tad viņš arī skan veikalā, ja, lai viņš viss ir tādā samaisāmā konsistencē. Tātad tepat arī 200 ml, kas ir viena glāze, kas īstenībā šajā pudiņam jau ir daudz. Praktiski tev nav tik daudz jāiztērē, tu vienai tādai porcijai, tāda 100 līdz 200 ml atkarībā, kādā ēdienreizē tu ēdīsi. Ja tu esi sapratusi vai sapratīs, ka šī ēdienreize būs tavs launaks, tava tāda kārtīgā ēdienreize, tad tu droši vari arī visus savus 200 ml iztērēt. Jautājums par to, cik daudz ir tauki. Redz, tauki šeit ir 18 grami uz 100 ml. Nu, te gan 200 ml, tas nozīmē 36 grami tauku. Praktiski ir diezgan augstas tauku daudzums, lai arī kalorijās tur nav tik daudz, tomēr to tauku procents šeit ir liels tajā produktā. Līdz ar to, ja tu saproti, ok, es turēšos uz tādiem 100 līdz 150 ml, tas ir pilnīgi ok, tas būs veselīgi, sātīgi, uzturvielām bagāti, un čijā sēklu pudiņš vispār ir kolosāla ēdienreize, kur arī iekļaut savā diētā, vai nu kā tādu lielāku uzkodu, vai pat īstenībā kā launagu, ja tu vēl papildini, piemēram, ar ēdamkarot zemesriekstu sviestu, vēl pieliec klāt mango, mellenes, ja, tās pašas čijā sēklas tur ir iekšā, tad tu redzi, tur ir gan labi tauki, gan būs arī olbaltumvielas, kokosriekstu pienā nav baigi daudz, tev tur vajadzētu piebērt vēl klāt, pielikt kaut kādus riekstiņus vai, teiksim, ķirbju sēklas, vai arī, ja tu taisi, tad tu tajā pašā ēdienreizē apēd arī kaut kādu pusbuņģiņu, tādu biolakto, lai tu tomēr paņem tās olbaltumvielas klāt pie ēdienreize, bet principā tu viņu var sakombinēt kā tādu pilnvērtīgu maltīti. Tāpēc tieši tā skaties uz to, cik ir kalorijas, bet cik arī ir iekšā tauku, un tādā veidā tu varēsi izvērtēt, vai tas produkts ir vērtīgs vai nevērtīgs, bet vai viņš ir veselīgs. Jā, tas ir veselīgs, tomēr ar iespēju apēst par daudz, ņemot vērā augsto tauku procentu.